Nagu apgriešana kaķim mājas apstākļos reizēm ir īsts izaicinājums, ko viens pats saimnieks saviem spēkiem dažkārt pat nespēja veikt. Lielākoties šis ir 2 cilvēku darbs, bet kā nadziņus apgriezt nesāpīgi un ātri, šodien demonstrēšu kopā ar Emīlu. Galvenais instruments, lai kvalitatīvi apgrieztu nagus, ir labas nagu šķērītes, kas tam nolūkam ir paredzētas. Ne visiem kaķiem nagi ir jāgriež. Ja kaķis dodas ārā, es ieteiktu to nedarīt, jo nagi ir kā viņa ierocis un iespēja uzskriet kādā kokā un aizsargāties no citiem kaķiem. Tomēr, ja kaķis dzīvo tikai istabā un nagu garums traucē un kaķim ir tendence skrāpēt saviem saimniekiem vai skrāpēt mēbeles, tad nagu apgriešana ir rekomendēta un tā ir absolūti nesāpīga procedūra. Pie nagu apgriešanas kaķis, protams, ka ir jāpieradina, un vēlams to ir darīt tajā brīdī, kad dzīvnieks ir miegains, paēdis, relaksēts, nevis tajā brīdī, kad dzīvnieks ir aktīvs un spēlējis. Kaķa nadziņš veidos šādu asu lociņu, un ir jāredz, kur ir šī rozā daļa, kas ir dzīvnadis, un tajā iegriezt nedrīkst. Tātad nadziņu mēs griežam kādu milimetru no šīs rozās zonas. Griežam viņu tādā dabīgā leņķī, un droši kniebjam nost galiņu. Ideāli, ja ir kāds, kas dzīvnieku pietur, bet, ja dzīvnieks ir pieradināts un apzinās, ka tas sāpes nenodarīs, tad nagu apgriešana ir salīdzinoši viegla procedūra. Atceramies, ka priekškājām ir arī pirmais pirkstiņš, kas atrodas sānā, tātad priekškājām ir 5 nadziņi, un pakaļkājām tie ir tikai 4. Ja kaķis skrāpējas un izrāda pretestību, droši talkā var ņemt plediņu, kaķi novietot uz tā un nedaudz ietīt, un pa vienai kājiņas ņemt ārā, lai turpinātu darbiņu. Droši sākumā var nemēģināt nogriezt visus nagus, bet, teiksim, vienas kājas nadziņus, un citā brīdī, kad dzīvnieks jau ir atpūties un nav stresā, griezt arī pārējos. Kaķēniem nagi būs jāgriež biežāk, jo tie attaug ļoti ātri. Un būtiski ir pārbaudīt nagus kaķiem senioriem, jo tie bieži saistībā ar locītavu sāpēm tos vairs neasina. Un tie mēdz pāraugt un pat ieaugt pēdu spilventiņos. Tāpēc nadziņi kaķim noteikti ir jākontrolē. Tik viegli šis process, kā tas izdodas ar Emīlu, izdosies reti kuram kaķim, un ir jāatcerās, ka kaķis tomēr varētu pretoties, skrāpēt un kost. Ja kaķis kož un ja mājās ir pēcoperāciju apkakle, droši to var uzlikt un šādā veidā pasargāt sevi no kaķa zobiem. Tāpat apakšā zem galvas var palikt dvielīti, un izcili, ja kāds var kaķīti pieturēt. Vēl viens variants, kā var kaķa nadziņus griezt, ir, ja kāds no mājiniekiem kaķi paņem klēpī, un otrs cilvēks nadziņus griež šajā brīdī.